Mani sauc Gatis Mūrnieks, un mēs turpinām atklāt firmas noslēpumu. Pats pirmais, kas ir jebkuras veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā, ir uzņēmējs. Kā zināt, vai mūsu sacensību dalībnieki ir uzņēmēji, vai viņi prot ideju pārvērst veiksmīgā biznesā, tieši par to ir mūsu raidījums Firmas noslēpums. Sacensību dalībniekus vērtēs uzņēmējs un Rīgas Tehniskās universitātes docents Jānis Caune, Seibankas lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Kārlis Denevičs, uzņēmēja un apavu dizainere Elīna Dobele, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu departamenta projektu attīstības nodaļas projektu vadītājs Rudolfs Krese, uzņēmējs Mārtiņš Labāns. Atgādinu, ka atlases kārtā žūrija dalībniekus vērtē ar īkšķiem. Īkšķis uz augšu, tur kaut kas ir. Firmas noslēpums dalībniekiem ir jānopelna vismaz 3 īkšķi uz augšu, lai saglabātu cerības turpināt sacensības. Pavisam žūrija 3 atlases raidījumos vērtēs 20 biznesa idejas. Pagājušajā nedēļā dzirdējām 7 no tām, un 2 sacensību dalībnieki saņēma 3 vai vairāk īkšķus. Cerības tik nākamajā kārtā saglabāja Anete Aizsilniece, kuras biznesa ideja ir Latvijas mākslinieku gleznu reprodukciju tirdzniecība. Savukārt nedalītu žūrijas atbalstu saņēma Reinholds Zviedris, kurš kopā ar partneriem izstrādās subklīniskā mastīta indikācijas sistēmu piena liellopiem. Šodien žūrija uzklausīs vēl 7 biznesa ideju autorus, kuri spērs pirmo soli ceļā uz sacensību galveno balvu 10 000 latu. Mana ideja ir bērnu barošanas kabīnes. Esmu jaunu lietu un ideju izdomātājs. Mūsu mērķis ir šos halātus ražot un pārdot Latvijā. Šī ideja ir radusies no reāls piedzīvotas problēmas. Tāda ideja būtībā. Mana ideja ir datorpeles koku korpusā. Lai pārdot dārgo, ir jāpārdot lētais. Laura Liberta Juška, interjera dizainere. Viņa kopā ar partneri modes dizaineru Bruno Birmani iecerējusi ražot pievilcīgus un ērtus apģērbus mediķiem. Laba koncepta idejas būtība ir radīt un Latvijā ražot augstvērtīgas klases mediķu apģērbu vīriešiem un sievietēm. Uzsvaru liekot uz kvalitāti, ergonomiju un ļoti lielā mērā arī uz dizainu, jo ārsts savā darbā un līdz ar to arī savā baltajā halātā pavada apmēram pusi no savas dzīves. Mūsu mērķa auditorija droši vien nav visi 9000 šodien Latvijā praktizējošo mediķu, tomēr to ir vismaz 15 līdz 20% vidēji un labi apmaksāti speciālisti, kas būs gatavi investēt apģērbā savā formā, kas atbilst viņu statusam darbā un sabiedrībā. Eiropas tirgu mēs esam izpētījuši. Līdzvērtīgi piedāvājumu labu konceptu faktiski nav. Amerikā šis tas ir, tomēr uz Eiropu un līdz ar to arī uz Latviju pasūtīt nevar. Mūsu mērķis ir šos halātus ražot un pārdot Latvijā. Protams, arī Rietumē Eiropā. Droši vien iesim arī NVS valstu tirgu un Skandināvijas tirgu. Viņš pārklāts, zinu, lai asins viegli notīrīt nost. Kāpeņu stāstīt? Nu, pastāst par asinīm, pastāst par to specifiku. Nē, galvenā specifika šiem halātiem īstenībā, vispār mediķu halātiem, ir tāda, ka viņiem ir jābūt garantijai uz daudzkārtīgu mazgāšanu 90 grādu temperatūrā. Un tāpat laikā diezgan mazam sintētikas pieaugamam materiālā, respektīvi audumā. Tie ir spēca audumi. Un tā ir patiesībā diezgan liela problēma. Man mugurā ir tas, vidēji, ko var dabūt pie mums medicīnas apģērbu veikalos. Savukārt manam. Šis ir mūsu laba koncepta modelis tieši zobārstam. Tas ir viens no mūsu pirmajiem testa modeļiem. Šim halātam ir manšets, konkrēti zobārstu halātam. Tas ir doktoriem labi, tas atvieglo darbā ar pacientu seju, viņas netraucē. Tāpat mēs esam padomājuši par ielocēm, kas nodrošina brīvu roku kustību. Ko saka paši lietotāji? Jūs esat aptaujājuši ārstu Jā, protams, mēs esam aptaujājuši. Mums arī, kamēr top testa modeļi un pirmā modeļa tapa, mums nāca arī mērīt tieši ārsti. Protams, mēs ņēmām vērā ļoti daudz arī ārstu prasības un ieteikumus. Cik tas halāts maksās? Vairumtirdzniecības cena ir no 35 līdz 46 eiro par halātu. Jūs esat uzrunājuši ar šiem modeļiem potenciālos? Distribūtors, jā, protams, esam. Mums jau ir
gatavi iepirkt. Jau ir noslēgta, teiksim. Kas ir gatavi iepirkt? Kā jūs tirgosiet? Mūsu distribūtāji, kas ar ārstiem bet, protams, strādā? Latvijas tirgus ir ļoti mazs. Jūs patieši ar ārstiem nestrādāsiet, droši vien tur kaut Nē, kāds Latvijā, es domāju, mēs strādāsim tieši. Mana mamma ir ārsts. Viņa ir laukos ārsts Tallas rajonā. Kā viņi var iegādāties? Kur, kā? Bet ir dažādi medicīnas e-žurnāli. Ir reāli medicīnas žurnāli, kur šo informāciju var izplatīt. Medicīnas žurnālā viņi redz reklāmu. Halāts 50 eiro. Kur nopirkt? Mums noteikti būs pirmkārt jau savu mājaslapu. Šos halātus varēs apskatīt un pasūtīt. Tas jums ir mugurā? Cik tāds maksā? Šis maksā 16 latus. Tas ir ap 20 eiro. Tā jūsu doma ir, ka varētu būt 2 dārgāks. Jā. Jautājums, kā tu vispār tiksi iekšā tajā tirgu ar 2 augstāku cenu, kur visi nenormāli taupa tieši šajā žanrā? Ja tas ir tikai, teiksim, ne valsts segments, tad uzreiz to 9000 mēs varam dalīt nezinu ar cik. Bet 9000 tie ir tieši mediķi. Vajag atcerēties, ka ir vēl neizskaitāms daudzums kosmētikas darbinieku, kas arī ikdienā valkā šos halātus, spā speciālisti un tā tālāk. Ir aptieku tīkli, kas varētu būt mums ļoti labi mērķa auditorija. Jūs gribat teikt, jūs aiziesiet pie aptieku tīkli, teiksiet, zin ko, tagad tērē 2 vairāk, bet jūsu meitenes aptiekā izskatīsies daudz foršāks. Ziniet, aiziet gan pajautājiet. Tur ir ārprātā viņa taupa. Viņa labprāt viņus vispār izģērb bez tiem halātiem, bet, diemžēl, viņi tur jāliek. Pa produktu mums ir skaidrs. Mums tā kā nākamajā reizē jūs tiksiet uz nākamo reizi jāmēģina vairāk saprast, vai jūs spēsiet realizēt to produktu un kā jūs viņu realizēsiet labāk un pārliecinošāk kā citi. 4 īkšķi uz augšu, vienīgi Caunas kungs. Lūk, arī viņš tad viss 5 īkšķi uz augšu. Laura saņem 5 žūrijas īkšķus un var būt droša, ka ir tikusi sacensību nākamajā kārtā. Laurai būs jāpārliecina žūrija, ka viņai ir ne tikai produkta, bet arī biznesa ideja. Ideja forša, manuprāt. Man patīk tas, ka viņi ir mēģinājuši skatīties uz lietām, kuras netiek parasti locītas visādos biznesa veidos. Tas bija tas foršais, kas tajā ir. Man bija bišķi bāža, vai viņi īsti līdz galam saprot, kā to dabūt, kā nopārdot. Uzņēmējs Jānis Caune pamanījis, ka daudzi nesaprot, kas ir uzņēmējs, bet kas uzņēmuma vadītājs. Atšķirība ir gan atbildības, gan mentalitātes ziņā. Uzņēmuma vadītājs ir darba ņēmējs, kamēr uzņēmējs – uzņēmuma īpašnieks un darba devējs. Pie noteiktas apstākļu sakritības uzņēmuma vadītājs var būt arī uzņēmējs. Frizieris Juris Kļava jau ir patentējis vienu savu izgudrojumu – matu taisnotāju Hairostreit. Tā detaļas tika printētas ar 3D printeri. Tomēr matu taisnotājs nav produkts, ko viņš centīsies pārdot žūrijai. Juris kaut kādā brīdī ir atskārts, ka šādus te izgudrojumus kā matu taisnotāji ir iespējams izdrukāt. Un tādēļ, kas interesanti, šajā konkursā viņš piedalās nevis ar šo izgudrojumu, bet ar ierīci, ar kuras palīdzību šādus un citus izgudrojumus ir iespējams izdrukāt. Jā. Pastāstīšu, kā es aizrāvos ar to. Es redzēju tik daudz lietas, kas pavēr brīnišķīgu nākotni un fantastiskas lietas, ko var izveidot ar šo brīnišķīgu aparātu. Tā bija mazā Emma, meitenīte, kurai bija iedzimta muskuļu kaita, un viņai bija izprintēts tāds egzoskeletiņš, lai viņu var trenēties. To bija dakteris atklājis šo tehnoloģiju, un viss tik emocionāli bija uzfilmēts, un tam man piezvana radinieks, viņš ir makšķernieks, viņš saka, klausies, neražo vairs tādas zivtiņas, uz ko man baigi labi ķērās. Vai varam uztaisīt? Un tagad var ēst labas zivs. Vai es saprotu pareizi, ka tu gribi ražot 3D printerus? Jā. Bet 3D printeri ir šidā. Jā. Kāds ir tavs produkts? Ko tu taisies darīt? Mans produkts ir 3D printers, Jā. Kurš ir lielāks, smukāks, interesantāks, visiem patīk un tehnoloģiski pārdomāts. Jūs esat sākuši taisīt viņu? Ir jau kaut kāds prototips? Prototips ir šis te, ar ko es gan pats pārliecinājos par to, vai man ideja tie galvenie bonusi strādā vai nē, vai ar to es spēšu un būšu tās idejas cienīgs viņu nes tālāk un iejūsmināt vēl cilvēkus, jā? Iedomājies, mājās vajag kaut ko. Kas man pietrūkst? Kaut kad man kops.
Jauna servīzes princips. Man ir bišķiņ problēma. Es varbūt te vienīgais, bet es vispār nesaprotu, par ko ir runa. Kur tev tur būs bizness un par ko tu tur tagad runā un kas tur izdevumi, ieņēmumi. Tā nedaudz konkrētāk pie zemes. Tā drīkst aiziet no studijas klusēju. Es citu neredzu. Ja nu man tā sanāk tagad. Manu koncepcijas galējo cenu noteiks gala prototips, kuru es jau būšu izstrādājis un varēšu pateikt, vai šī ideja to vērta, vai es viņas vērts esmu, un vai tālāk ceļš ir ejams. Tu citu principu piedāvā, kā viņš strādās vai ko? Vai tev ir tāda izpratne par to, kā tas printeris strādā tehniski? Ja tikai izskatu, tu gribi piedāvāt citu. Izskats, galviņas pozicionēšanas veids, tas ir vēl pasaulē tāda nav. Kur būtu tie 10 000, kā jūs viņus izlietot un šī projekta attīstībā? Pirmām kārtām es izgatavotu vienu super strādājušu prototipu. Tu patiešām domā, ka pa 10 000 latu tu vari uztaisīt konceptuāli savādāku 3D printeri, kur, jebkurš no tiem ražotājiem ir, dažus miljonus ir ielicis katrā. Tad lūdzu stāst, tad tiešām, kur tur ir tas āķis, varbūt labāk pat nestāstīt. Jo, es domāju, kurš no tiem ražotājiem būs, viņi vienkārši mēģinās nozakt tevi to, kā tu izies pa durvīm ārā, jo tāda zināšanas nevienam nav, es pieņemu. Kā tad es šo lietu, es domāju, es arī nepatentēšu, un tāds nav mans mērķis. Mans mērķis bija caur šo raidījumu sākt skaļāk par to runāt. Neizklausījās, ka viņš īstenībā pat saprot to principu, kā strādā šis printeris. Viņš saprot, viņš ir izprintējis tur savus tos prototipus. Pagaid, viena lieta ir viņu lietot, otra lieta tiešām tīri tehniski saprast. Bet tas tāpat klausies, tu Latvijā varbūt esi ģeniāls cilvēks un saproti, kā lidmašīnu uzkonstruēt, bet tas nenozīmē, ka tu Latvijā ražos lidmašīnu. Tas ir pavisam cita pasaulīte par uzdrīkstēšanos. Pārsteidzošā kārtā tikai visskeptiskāk noskaņotais Kārlis Denēvičs atdod Jurim savu balsi, taču ar to nepietiek, lai viņš tiktu nākamajā kārtā. Man patīk, ka cilvēks ir drosmīgs, domā lielas domas, var redzēt, ka viņš, teiksim, ir tipisks zinātnieks. Un, ir tā sajūta, ja viņš strādātu kaut kādā, zinātnieku laboratorijā pie jaunu produktu attīstības, viņam noteikti izdotos. Atkal, šeit ar šo, kā biznesa projektu, viņš bija iegājis tajā līgā, kurā, man liekas, cerības viņam biznesā nav. Kārlis Denēvičs rauc pieri vienmēr, ka topošie uzņēmēji neatšķir produkta ideju no biznesa idejas. Viņu nepārliecina arguments, redz, ko es izdomāju, gan jau pirks. Viņš saka, nav svarīgi, ko tu esi izdomājis, pastāsti, kas pirks un kā tu viņus pielauzīs to darīt. Lūk, tā ir biznesa ideja. Agnija Šankova iecerējusi ražot un izvietot dažādās vietās pilsētā zīdaiņu barošanas kabīnes. Tā būs vieta, kur jaunās māmiņas varēs ērti, omulīgi, netraucēti pabarot savus bērniņus. Barošanas kabīnes tiks aprīkots ar solu, pārtīšanas virsmu, ziepju dozatoru, kas ir bez ūdens, uz tādu spirta bāzi, kurš vienkārši uzspridzina un dezinfikcijās rokas. Kā arī pakaramais būs vieta ratiem, lai rati nebūtu jāatstāja ārpus. Šo bērnu barošanas kabīni es izvietošu tirdzniecības centros, tā kā uz nomu. Un pelnīšu arī to, ka uz bērnu barošanas kabīnēm būs izvietots reklāmas. Ar laiku varbūt arī būs reklāmas televizors iekšpusē. Un šobrīd jau es nonākusi līdz tam, kad tiek izstrādāts prototips. Tā pirmā mājiņa, kuras veids kopā ar biznesa inkubātoru, kas man finansē, palīdz ar finansējumu. Bet jūs jau runājāt ar lielveikaliem, ar veikaliem par šo mājiņas izvietošanu? Ir runāts, jā, ar tirdzniecības pārstāvjiem. Un ko viņi jums atbildēja? Ir vispār ieinteresēti. Un arī maksāt par to, ka viņi tur atrodas? Šobrīd mēs nerunājam tieši par cenu, kad maksāt, bet ieinteresēti, ka mājiņa būtu, jā. Tirdzniecības centros ir māmiņu istabas, bet tās māmiņu istabas ir tādas kā, var teikt, tur toaleta atrodas kā pods un pārtīšanas virsma. Es tur neietu barot savu bērniņu. Es pareizi saprotu, tāpēc tev aprēķinu, tev apmēram 4 kvadrātmetri iekšā. Ja tu viņu noliec lielveikalā, piemēram, kādā no ejām, tad nevis viņi tev maksās, bet tu viņiem maksās par 4 kvadrātmetriem mēnesī. Tu maksāsi kādus 500–600 eiro. Tā mājiņa tev jātīra.
Tātad tie vēl ir izdevumi jārēķina, tātad cik šāds cilvēks tev mēnesī maksā, nu, pieņemsim, nezinu, 300 latus tas tev maksā. Tātad tev jau ir izdevumi jau tuvu pie 1000 eiro. Ja tu vari atbildēt uz jautājumu, kā tu vari no vienas šādas mājas ar reklāmu nopelnīt 1000 un vairāk latus mēnesī, ja viņi atrodas lielveikalu ejā, tad tev tur ir bizness. Par apkalpošanu un kas tīrīs, es domāju, to taisīt arī līgumā iekšā, ka tirniecības centra šī... Viņi tev gribēs par to naudu prasīt. Skaidrs, ka viņi to var izdarīt, bet tas tev maksās naudu. Bet, principā, pats veikals jau varētu izmantot šo kā marketinga tūli, ka viņi ir draudzīgi māmiņām, ka viņiem ir šāda kabīne. Ja mēs skatāmies no tā aspekta atkal. Viņi būtu ieinteresēti, lai viņu veikalā būtu šī kabīne atkal, ja mēs apgriežam šo konceptu. Un tad viņi varbūt pat neprasītu to nomu. Visdraudzīgākās valstis priekš māmiņām, jaunajiem bērniem, un tā ir Skandināvijas valsts. Tur kaut kā tas ceļš ir izvēlēts, ka vienkārši ir atsevišķs toaletes, un tas viss ir apvienots, un smuki ir atsevišķi, un visas tās lietas var izdarīt. Es arī neesmu par to, ka, zini, ir tās dāmas, kas tur kafejnīcā vienkārši ap likiem pupiem kaut ko tur, nu tā... Es neesmu pret. Bet nē, es nezinu, kaut kas tur ir. Paskaties tur praktisko pusi. Mārtiņš tur dažus aspektus tajā visā. Es sapratu. Ātri piemetot. Tas nav biznesa, tas ir mārketinga izdevuma pozīcija. Nevis biznesa. Jā, tas ir lielveikalā mārketinga budžets. Sieviešu solidaritātes vārdā, jā, ir viens uz augšu. Jā, es iedošu par to, ka man liekas, ka kaut kas tur varētu sanākt. Es ar tā varētu domāt. Es tikai domāju, ka jārunā ar veikaliem. Agnija saņem tikai 2 žūrijas pārstāvju atbalstu, un viņai sacensības ir beigušās. Tā pamata ideja ir tāda, kāda viņi ir šobrīd, kā mēs jau diskusijās sapratām. Viņi iespējams nebūtu spējīgi dzīvot kā biznesa ideja, bet man patika viņas uzstāšanās, un es domāju, ka ir vērts redzēt, kas no tā varētu turpmākajos redzījumos izveidoties. Apavu dizaineri un arhitekti Elīnu Dobeli interesē ilgspējīga attīstība gan dizainā, gan biznesā. Viņas mērķis ir radīt apavus, kas valkājami ilgu laiku un neseko mainīgajām modes tendencēm. Viņu aizrauj dinamika, kas saistīta gan ar dizaina procesu, gan izgatavošanu, gan tirzniecību, iespēja strādāt pasaules mērogā. Pēc reklāmas pauzes skatieties. Ko tu darītu? Es menedžētu. Kas tā ir par vajadzību? Kur tu apmierini ar šo rulli? Kaut kā mums neklikšķinās. Tikšu, netikšu, ai vienalga. Firmas noslēpums ir topošo uzņēmēju sacensības. Viņi nāk pie mums ar savām idejām, mēs palīdzam saprast, vai tās var pārvērst veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Šodien žūrijas priekšā stāsies 7 biznesa ideju autori. Lai saglabātu cerības turpināt sacensības, topošajiem uzņēmējiem nepieciešams vismaz 3 žūrijas pārstāvju atbalsts, šāds te īkšķis pavērs uz augšu. Ja tā nav, sacensības ir galā. Raidījuma turpinājumā, dārgie skatītāji, jūsu uzmanībai vēl 4 interesantas biznesa idejas. Šī ideja radusies no reāls piedzīvotas problēmas. Lai dabūtu apgrozāmos līdzekļus, esam arī sākuši tirgot. Mana ideja ir datorpeles koku korpusā. Mana ideja ir kārtvīte. Egija Reča ar partneri Tatjanu ir iecerējusi ražot fotostendus un izvietot tos pie turisma objektiem. Izmantojot stendu, būs iespējams nofotografēties pie šiem turisma objektiem bez garām gājēju palīdzības. Dodoties kādā ceļojumā vai izbraucienā kopā ar savu ģimeni vai draugiem, mēs vēlamies uzņemt fotogrāfiju, kur būtu redzams gan turisma objekts, gan arī mēs kopā ar saviem ceļabiedriem, tā, lai neviens nepaliktu ārpus kadra. Tātad visbiežāk šāda fotogrāfija tiek mēģināta uzņemt šādā veidā, un visbiežāk rezultāts, diemžēl, nav izdevies, kā šajā bildē varat redzēt. Līdz ar to mēs esam atraduši risinājumu šai problēmai un esam izveidojušas metāla fotostendu, kuru plānojam novietot dažādās turismu vietās. Tātad šis fotostends piedāvā stabilu virsmu, kur novietot jūsu fotokameru. Un
Izmantojot šo fotostendu, tad jums būs iespēja uzņemt lielisku fotogrāfiju ar labu kvalitāti un fonu. Tātad šo fotostendu mēs plānojam piedāvāt pilsētu pašvaldībām, kā arī privātiem uzņēmumiem. Līdz šim jau esam izstrādājuši produkta prototipu, kurš ir novietots biznesa augstskolā Turība. Kā tur ar telefonu to var izdarīt? Telefonam tātad mums arī ir izveidota tehnika, kur ir 2 plasmasi, starp kuriem tiek ielikts telefoniem, ja visiem ir tā kā tas atliktais fotografēšanas režīms, ka tu piespied un tad aiziet uz turienē. Jā. Jūsu biznesa ir faktiski metāla apstrāde. Jā, tātad mēs ražojam šos fotostendus un uzstādām. Tas ir vidas dizaina objekts, ko jūs vēlaties radīt. Jūs domājat, vai netraucēs? Jā, tas principā tā nevajadzētu būt, ka tas traucē pilsētvidē. Tā tiešām liekas, ka parkā tāds melns, metāla, klucis stāvs. Mēs varam piedāvāt, piemēram, katrai pilsētai izvēlēties viņu pilsētvidē arī piemērotu dizainu, piemēram, iekļaujot viņu simboliku vai kaut kādus zināmus objektus vai formas. Jūs jau runājāt ar kādām pašvaldībām? Ko viņi saka par šo produktu? Jā, esam runājuši jau, un viņi ir gatavi atbalstīt šo ideju. Gala cena pašvaldībai būtu kāda? Pašvaldībai pašreiz plānojam 650 lati. Ja jau vākus var aiznest, tad arī stendu nesīs prom. Labi metāli, tad arī jānodod. Uzlikt vēl bronzas un vispār. Būs jauna biznesa iespējas metāla. Bet pašvaldība visu laiku ir jauna. Jūs tagad atnākat pie pašvaldības un jums ir saruna, bet pašvaldībai liekas, laba doma, bet kur mums ir Kalējs Mārtiņš, un mēs pajautāsim viņam, un viņš mums radīs par 200 latiem ar tādu dizainu, kādu mēs vēlamies. Tas ir nedaudz cits jautājums, un par to mēs, diemžēl, arī ar patentu mēs to aizsargāt nevaram, tāpēc, jā, tas ir mūsu ziņā ir viņus pārliecināt. Man nepatīk šūrie. Tu izdeji no pozīcijām, ka pašvaldība viennozīmīgi tādu gribēs. Ko darīs, ka viņi pateiks, ideja forši, ja tu gribi lietas, mēs tev saskaņojumu iedosim. Viss. Tad mēs meklēsim iespējas, kā, piemēram, uzstādīt reklāmas uz šī fotostendu, jo tajā brīdī pašvaldība teiks, nē, tad gan mēs saskaņojumu iedosim. Jo tas pilsētas vidi traucēs sevišķi, kaut kādu vecerīgu. Klausies, tev vajag to vietu uztaisīt par Wi-Fi punktu. Jā. Tev tur vajag internetu pievilkt. Jā. Tas tev apvilks apkārt tur cilvēkus, kas varētu viņu lietot, un pēc tam uzreiz ar tām fotogrāfijām tur uzreiz uploadēt viņus sociālajos vai kaut ko darīt. Un tur ir iespējams vieta arī reklāmai. Un es kā kafejnīcas īpašnieks, kas atrodas blakus tam stendam, es īstenībā būtu gatavs samaksāt tam stenda īpašniekam kaut kādus tur dažus centus par to, kad tas stends ir man atvedis to cilvēku, kas pie manis ir izdzēris kafiju. Ir viena funkcija, par ko mēs esam domājuši, un lai papildinātu vēl to ideju, mēs esam domājuši arī uzstādīt, piemēram, QR kodu ir iespējams uzlikt, un līdz ar to tas dod papildus informāciju par šo turismu objektu. Tagad mums tik jautājums, mums balsot par tavu sākotnējo ideju vai par Mārtiņa ideju? Par kombināciju. Man laikam jāatturās balsojumā tagad, jā? Tagad tev jāstājās uz strīdu. Priekš manis Mārtiņš izglāba ideju. Jā. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka es nebalsošu par, bet tagad es redzu kaut kādu. Bija šaurā bezizēja tajā brīdī. Ļoti labi pievienotā vērtība. Es balsoju par kombināciju. Balsojums par Mārtiņa idejas papildinājumu. Es nebalsoju ne par, ne pret, es atturošu šoreiz. Ne, bet tev pašam savu ideju patīk? Man pašam savu ideju patīk. Ok, labi. Bez Mārtiņa mēs noteikti nebūtu bijuši tik pozitīvi. Es tur naudu neredzu apakšā. Forša ideja, ja tas ir pie kaut kā, bet naudas tur nav. Egija saņem 3 žūrijas pārstāvju atbalstu un saglabā cerības turpināt sacensības. Mēs pēc tam filmēšanas pauzītē vēl runājām tālāk, kā to produktu varētu attīstīt, un mums jau radās nākamā ideja, kad īstenībā varētu iebūvēt jau iekšā fotokameru šajā stendā. Šo kameru, teiksim, sponsorē vai dod kāds elektronikas ražotājs. Tad tur attiecīgi ir šis te Wi-Fi interneta punkts, un tad, teiksim, var nofotografēt ar labu kameru, labā kadrējumā,
sevi, attiecīgi uz kaut kādu objektu, turpat no interneta aplaudēt šo bildi, piemēram, sociālajos tīklos, un, teiksim, šīs te bildes mazā stūrītie ir šīs te kameras ražotāja logotips, kā pateicība par to, ka viņš šo kameru ir dāvājis šim te standam. Un tur jau tas paver vēl kaut kādu nākamo biznesa modeli, finansēšanas modeli šim te pašam standam. Uzņēmējs Mārtiņš Labāns atzīst, ka visgrūtākais uzņēmējdarbībā ir darbības ātrums, fokus un skaidra definīcija, kas ir tavs produkts un kas esi tu pats. Tikpat svarīgi saprast arī to, kas tu neesi. Zemgus Zaharāns ir no Rīgas un pie mums firmas noslēpumā jau 2. reizi. Pagājušajā sezonā viņš piedalījās ar ideju, kuras pamatā bija doma izveidot internetu vietni, kur katrs var pasūtīt savu karikatūru. Zemgus, pirms mēs turpinām ar tavu jauno ideju, pastāst, kā tev veic ar iepriekšējo? Veicās labi, tikai lēnām būtu 10 000, es jau tagad būtu eksporta tirgos. Šoreiz Zemgus ieradies ar ideju Kārtvīt. Tā būs ierīce autovadītājiem saziņai uz ceļa. Izveidosim situāciju, ka mēs, piemēram, braucam pa šoseju un mums priekšā brauc, piemēram, Anatolija Onkuls no Daugavpils ar savu žigulīti. Viņam no bagažnieka birst ārā kartupeļi pa vienam. Ko jūs darīsiet? Saprotams, taurēsiet, mirkšināsiet ar lukturiem, jūs brauksiet tur uz pretējā joslā, mēģināsiet viņam parādīt, lai viņš kaut kā apstājas, kaut ko dara, bet jūs esat pretējā joslā, un cik tur tālu līdz nelaimē, vai ne? Un te, kas būtu, ja jums būtu kārtvīti? Jeb kā Onkuls sauc to autočillis. Tātad jūs braucat savā automobilī, redzat tur to ražas zudumu, tagad apziniet viņu uzmanīgi, nostājieties, nobrauciet priekšā un savā vietālrunī balss atpazīšanā pasakiet, es no jums nopirkšu tās kartupeļus visus uzreiz, nevis pa vienam. Un tas iet uz mūsu kārtvīti ierīci un izgaismojas uz LED spuldzīšu ekrāna, kas ir novietots uz mašīnas aizmugurējā stikla. Kā tas būs fiziski? Kas to var aprīkot jebkura mašīnu? Kāds noticēs? Jā, tas domās tieši tāpēc domāts LED spuldzīšu tīkls, lai tas varētu likt uz visādi izmēru logiem. Tas liekās iekšā logā? Jā, un tas uz lipeklīšiem pieliekās pie loga. Cik tālu jūs esat tajā izstrādē? Konceptuālās skices tagad top, un mēs mēģinām saprast, cik tas varētu izmaksāt. Kāpēc, lai es tādu liktu savā mašīnā? Tāpēc, ka jums nekad nav gribējies pateikt kaut ko kaut kam, kad viņam drošība, labi, tagad teiks, lamāsies, bet var uzlikt kaut kādu cenzoru, ka tur nedrīkst lamāties, piemēram. Nav gribējies. Nē, bet man patīk ideja, es izmantot. Ja man mašīnā būtu izmantot, ja man bieži ir ko teikt uz ceļu. Grūtības pateikt nevar. Nedara. Pašu galveno nevar izdarīt. Kāpēc nevar? Varēs. Es jau gribu. Cik maksā? Redziet, es saku par cenu, es tagad tā nebūs intrigu. Tas būs 100 000. Kādus 100, tur jāuztaisa zemāk par 50 latiem, es domāju. Kas ir jūsu komandā? Manā komandā ir tieši ar LED speciālists Rants Savotiņš, ir Tehniskās universitātes laboratorijas vadītājs. Un vēl no Cietvielu fizikas institūts mans brālēns Varis Karitāns. Ideja man personīgi patīk. Man mazliet nepārliecina tā tava biznesmeņa spēja, Labi, jums nepatīk vēlme. mans tēls, ok, to es sapratu pirmajā reizē. Viņš tagad neko neteica. Viņam ir bažas, vai tu tiešām to varēsi novest līdz galam. Un tur nav runa par tēlu. Okay. Jautājums, vai tu saproti, kas ir klients, vai tu saproti, kā viņu uzrunāt, kā viņam pārdot? Pārdot ieliek internetā un pārdot. Bet tā viss saka, ieliksim internetā. Internets ir pilns ar visādu drazu. Kāpēc, lai es atrastu šito drazu internetā konkrēti? Kā tas bija tā skarbi? Kā tu sevi marketēsi, kā tu teiksim, apziņos, ka tāds produkts ir? Jūs prasat mārketinga plānu, ir dažādi mārketinga plāni. Nē, bet tavs konkrētais mārketinga plāns, nevis dažādi. Mans konkrētais, piemēram, bez reklāmas var ļoti labi kuponos ielikt, Growponā, piemēram. Neko pagaidām nedzirdu par klientiem. Klientiem, tā ir reklāmas kampaņa, tur būs klienta auditorija, kur ir mērķa auditorija, tas ir tātad, to es varēšu piedāvāt. Pirkt arī varbūt līdz pat 100 tādu. $100. Tu visu te pirktu, klausies, gan lampas, gan šito. Produkts ir foršs. Bet vai viņš tur varēs no tā biznesa iztaisīt kaut kā tā? Es domāju, ka biznesa no tā uztaisīt noteikti var. Jautājums, vai to var šis konkrētais puisis? Ja tā atklāts, tad droši vien tā ir tā esence šeit, jā. Bet tās piemērs par to pensionāru, kuram tie kartupeļi ripo ārā tā raža,
Nu, vai viņš spēj saskatīt to, kas uz tā ekrāna būs rakstīts? Autočivļi, jā, viņš saskatīs. Nu, tā spīd, noteikti autobusu tur ainaži kapi, viņš izlasa. Nedaudz avansā no manas puses. Es došu iespēju. Jā, no manas puses arī. Nē, es pop-up biznesos neinvestētu. Я в шоке. Звезда в шоке. Rudolfs Puķītis, rīdzinieks, dzimis Jelgavā, sirds esot Valmierā, tur pabeidzis arī Vidzemes augstskolu, bet šodien pie mums firmas noslēpumā ieradies ar apkrāsot dēli un kaut kādu bluķīti. Pastāst, kas tas ir? Pirmkārt, nevis bluķītis, bet rullis, un otrkārt nevis apkrāsots dēlis, bet līdzsvara dēlis, kas ir trenažieris līdzsvara sajūtas attīstīšanai, noturēšanai un priekam gal galā. Mēs paši esam iedvesmojušies no kustības. Surfa, dejošanas, daislidošanas, distanču slēpošanas, no dažādiem sporta veidiem, ko arī paši piekopjam. Funkcionāli to esam pārvērtuši reālā produktā, jeb šo līdzsvaru dēlī, kas sastāv no divām lietām – dēļa un attiecīgi ruļa, uz kura tad notiek balanss process. Īstā realitāte ir tā, ka mēs tirgojam nevis unikālu, funkcionālu, skaistu dizainisku priekšmetu, bet patiesībā mēs cilvēkiem tirgojam sportu, prieku un atpūtu. Mēs esam saražojuši 12 prototipus, ko pēc tam, lai dabūtu apgrozāmos līdzekļus, esam arī sākuši tirgot. Esam izveidojuši mājaslapu ar galeriju un visiem dēļiem. Cik maksā? Mēs attīstām divas līnijas. Viena ir standartizēta sērija, kur būs 3 dizaini, kuri maksās no 25 līdz 30 latiem komplekts. Tātad dēlis, rullis, arī paklājiņš apakšā. Un otra, tātad individuāli sagatavotā sērija, kur būs attiecīgi dizains tikai un vienīgi vienā eksemplārā. Grafitī mākslinieki mums viņus ir apstrādājuši un veidojuši šos dizainus, tad cena ir no 50 līdz 70 latiem. Kas tā ir par vajadzību? Kur tu apmierini ar šo rulli? Pirmkārt, mēs pagarinām sezonu tiem cilvēkiem, kas nodarbojās ar kādiem ūdens vai dēļu sporta veidiem. Ja es esmu sērferis, tad brīdī, kad nav viļņu vai kas, es varu nodarboties tik un tā ar savu iecienīto sporta veidu. Tā ir viena, tātad šī te audu mērķauta. Tā ir otra, uz ko mēs vēlamies tendēties. Tie īstenībā cilvēki, kas sēž birojos, kur pavada 8 stundas birojā, un tad attiecīgi mēs viņam piedāvājam šo te rīku, ko viņš var novietot ērti, viņš aizņem maz vietas. Un cilvēks ir, teiksim, 2 stundas nodarbojas pie datora, viņš patnāk, viņš pavingro, viņam ir smaids sejā un labsviet par to, ka viņš izkustējies. To mēs varam tagad izmēģināt. Ir kāds drosmīgais no mums mēģināt šo? Es arī domāju, ka arī katrs uz savu pamēģinām. Nu, sākam pamēģināsim šitā viena, ja? Uz viena, jo es pastāstu. Es labrotas? Nē, krēls. Sāc kāpt virs kreiso kāju savā gadījumā, atrod līdzsvaru, sajūt lēnām viņu paceļot uz augšu, ja? Pieturēt manām rokām. Un lēnām tu mēģināt. Ok. Ok. Tā. Bet ir jākustina vai jāstāv uz vietas? Jā, jākustina. Tanī brīdī, kad tu jūties gan droši, tu laid manas rokas vaļā. Nezinu, vai es jūtīšos gan droši. Tā. Nu, interesanti. Ja es esmu labo. Nu, cik? 50 lati? Cik tu plānoji viņus pārdot? Teiksim, mēnesi apmēram. Līdz Ziemassvētkiem man ir plāns pārdot 200 dēļus. 200 dēļus. Un kur ir problēma viņus uztaisīt bez tiem 10 000? Nu? 10 000 pavēr to iespēju, kā jūs paši sakat, ja ielai iekšā reķešu degvielu, lai tev tas viss notiktos bišķīt žiparīgāk. Ja 10 000 var ieguldīt apgrozījumos līdzekļos, tad mēs jau vienlaicīgi varam palielināt apjomu un uzreiz startēt arī eksportā. Startēt eksportā, eBay's. Prasa priekšapmaksu, pasaka, ka 2 nedēļu laikā piegādās, tikmēr uzražo un piegādā. Nu, kur ir problēma? Protams, to jau mēs paralēli arī darām. Bet tas, kas nepieciešams vēlreiz atkārtojot, mēs gribam attīstīt papildus gan tehnoloģiski paši izgatavot ruļus, gan attīstīt dažādu tipu materiālus, dažādu tipu formas. Es saprastu to, ja tu, teiksim, mēģinātu veidot kādu, sabiedrisku kustību, un tas dēlis ir kaut kāds, viens no taviem atribūtiem, kā, piemēram, ielu vingrotāji, fantastisks, kustība, kur arī pelna naudu, bet ne jau ar tiem dēļiem vai ar to vingrošanu. Un šeit naudas īsti nav. Viņa foršs atribūts ir. Jūs pareizi sakat, ka šis dēls principā ir sasniedzis manu mērķi tanī brīdī, kad sāk attīstīties kustība, kas to lieto. Bet šitāds produkts tiešām nav? Jau. Šāds ideja pastāv jau no 60. gadiem.
ka tieši arī cilvēki, kas nodarbojās ar sērfu, skrituļu daļošanu, tajā brīdī, kad tas nav iespējams, tad viņi atklāja, ka šādā veidā viņi var pavadīt tik un tā laiku ar savu hobiju. Es kaut kā tomēr nesaprotu. Tas tāpatās apmēram, ka kāds jau ražo slēpes, tu atnākt un teikt, ka man ir savādākas slēpes. Nav saprotams, ar ko tas ir atšķirīgs un ko tu, teiksim, biznesā sev pozicionēs savādāk. Pirmkārt, tas ir atšķirīgs to, ka mums būs individuālās dizaina sērijas. Otrkārt, tas atšķirīgs arī tas, ka standartizētajām nepārtraukti mainīsies dizaini un mums viņi būs daudz atraktīvāki. Sasniedzamāk. Pagaid. Tas, ko Kārlis jautā, viņš jautā, tas viss ir skaidrs. Tur nevajag par to reklāmas rullīt trenkāt uz priekšu un apakaļ. Pastāsti, kā tu to klientu dabūsi. Sākumā mums tas bija pašiem kā hobijs, un darbojoties sfērā, kur mēs bieži sastopamies ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar aktīvajiem sporta veidiem, viņi teica, forši, kur tādu var dabūt? Mēs no sirds priecājamies par tevi, tev viss izdosies. Super pārdevējs, ne? Jā, ideāls pārdevējs. Kolosāli. Viņš varētu pašu vēlmu pārdot. Nu labi, bet koncepts ir skaidrs, vai ne? Jā. Koncepts ir skaidrs. Bizness ir skaidrs? Bizness pilnīgi nav skaidrs. Bizness nav skaidrs. Skaidrs, ka viņš ir talantīgs jauns cilvēks ar kolosālām pārdošanas spējām un ir radījis interesantu produktu. Es došu balsu. Es arī īstenībā ar cerību, ka viņš pārdomās, ka tas nav tas, ap ko viss tas griežās, ka no tā var arī biznesu uztaisīt, bet citu, ka tas ļoti labs iemesls, lai to sāktu. No citkārt es teiktu, ka Caunas kunga paceltais īkšķis ir 2 vērts. Šoreiz teiktu, es neesmu palicis Jaņos. Ar 2 žūrijas balsīm nepietiek, lai Rudolfs nodrošinātu vietu nākamajā kārtā. Manuprāt, zinot to, cik daudz ir surfotāju, snovotāju un citu dēļu sportu piekritēju gan Latvijā, gan ārvalstīs, es tur redzu potenciālu, tas ir nišas produkts. Rudolfa Kreses ikdiena Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ir saistīta ar atbalstu inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanai un nereti arī ar jauno uzņēmēju konsultēšanu. Gan ikdienā, gan televīzijas sacensībās viņš vēlas jaunajos uzņēmējos redzēt spēju noteikt izmērāmus mērķus un tos realizēt noteiktā termiņā. Lauris Fišers no Viesītes acīm redzot redzējis iepriekšējo firmas noslēpumu sezonu un stipri iespaidojies no Antona Stepānova. Izdomājis brilles no koka, kas kaut ko citu nevaru. Ņemu, ikdienā strādāju ļoti daudz ar datoru un sapratu, vajag peli no koka, kas ir ergonomiska un arī izskatīga. Ir dažādi, teiksim, datorpeles arī no plasmas, lielākas, mazākas, bet ieejot veikalā, es neesmu redzējis nevienu no koka. Tā kā saskatīju tur biznesa ideju, izdomāju, ka varētu izveidot no koka, un papildus manā idejā ir tas, ka šeit individuāli varētu uzgravēt, teiksim, uzņēmumu logo, un tad tas būtu jau kā reprezentatīva dāvana. Un tad tā mana mērķa auditorija ir tieši uzņēmumi, kas grib, varbūt uzņēmumi ar eko domāšanu, jo, ja viņš ir eko domātājs, tad viņam arī vajadzētu peli no koka. Cik maksās tā peli? No 30 līdz 50 latiem var arī tā cena augt uz augšu, atšķirībā no koka izvēles, ko vēlas uzgravēt virsū. Ar ko jūs būsiet labāks nekā citi koka datorpeļu ražotāji? Latvijā šobrīd neesmu atradis nevienu, kas to piedāvātu. Līdz ar to sākumā es skatos uz Latvijas mērķa auditoriju, jo šeit es pats individuāli aizbraucu pie klienta, izrunāju, ko vēlas, kā izskatās un ko vēlas virsū uzgravēt. Un tieši tā individuālā pieeja. Tev kaut kādas īpašas kompetences pa pelēm vai pa koku? Vai tas ir vienkārši tā gāja pa ielu? Kā hobijs. Ko tas nozīmē kā hobijs? Man tēvs nodarbojas ar galdniecību un es tajā lietā esmu no bērnības līdz ar to. Tad kaut kādas tur priekšzināšanas ir. Jā. Ja tas ir tik neliels priekšmets, un ja viņš ir tā kā dizaina priekšmets, tad man gribētos, ka viņš ir ļoti filigrāni nostrādāts. Ka viņam tas caurumiņš ir, ka viņam visas tās vietas, ka te nestaigā viņš šurpu turpu. Pirmais prototips nācās izmest, šis ir otrais. Tu gribi būt amatnieks, kas tēta galdniecībā ražo dažas pelītes mēnesī, vai tu gribi būt kā datoru komponenšu ražotājs? Es nevaru spriest par tālu nākotni, bet sākumā es gribu to kā amatnieks vairāk.
eBay ir pilns ar koku datorspēlēm. Un ar ko viņš neparādīja, ar ko viņš būs labāks. Parasti jau kā tas pasaulē notiek. Es ražoju datorpeles, un tagad es izdomāju ražot viņas arī no koka. Ok, ir loģika. Vai arī otrādi. Es ražoju visu kaut ko no koka, es izdomāju no koka ražot arī datorpeles. Arī saprastu. Bet šitā es vienkārši izdomāju atraut tādā šaurā nišā startēt. Tāda brīnuma nenotiek. Es nebūtu tik kategorisks. Vai ļoti reti notiek? Es teiktu, ka viņš varbūt var iekļauties tajā prezenta reklāmas žanrā, bet ne ar to cenu, ne ar tādu nostrādi. Bet tas ir tāds amatnieku niša tomēr. Jā. Nevar saprast, vai viņi sākuši balsot vai nē. Laikam jau beiguši. Vai beiguši jau? Ok, balsojam. Balsojam. Tas bija balsojums, Laura. Sirds salūza. Nekas. Sirds sadeg neparasti, kā saka Lauris Reiniks. Vismaz 3 īkšķus šodien saņēma 3 sacensību dalībnieki. Laura Liberta Juška, kura ražos apģērbus mediķiem, Egija Reča, kuras plāns ir pie turisma objektiem uzstādīt fotostendus, un Zemgus Zaharāns, kurš autovadītājiem piedāvās saziņas ierīci kārtvīti. Firmas noslēpuma dalībnieki, kuri netiek nākamajā kārtā, saņem žurnāla Ir nauda gada abonementu. Savukārt interneta vietnē Win with Wow sacensību dalībnieki atradīs vērtīgus komentārus un ieteikumus par savu uzstāšanos. Savu viedokli varat izteikt arī jūs, televīzijas skatītāji. Nākamajā pēdējā atlases raidījumā uzklausīsim vēl 7 sacensību dalībniekus. Un tad žūrija pieņems galīgo lēmumu, kuri 9 biznesa ideja autori turpinās sacensības. Viņiem 4 mēnešu laikā būs ne tikai jāpierāda, ka no idejas var izaugt bizness, bet arī uzņēmējam nepieciešamās īpašības, proti spēja radīt un vadīt uzņēmumu, kā arī uzņemties atbildību par saviem darbiniekiem. Tikai viens sacensību dalībnieks saņems 10 000 latu, ko nodrošina SEB banka. Uz tikšanos!